Uz pirmo diskusiju par gliemju audzēšanas iespējām Baltijas jūrā ieradušies gan pašvaldību, gan arī zivsaimniecības nozares pārstāvji. Kā viņi paši atzīst, tad šobrīd tā ir absolūti jauna un nezināma joma. Pagaidām tā informācija ir maz, tāpēc mēs esam šeit, lai kaut ko smeltos vairāk. Zinātnieki ir izpētījuši, ka tas ir iespējams. Varbūt, kad arī varam mēģināt tādas lietas. Līdz šim Somijā veiktie pētījumi liecina, ka gliemju komerciālai audzēšanai Baltijas jūras reģionā ir ekonomisks potenciāls, kas varētu kļūt par jaunu zivsaimniecības nozari un alternatīvu ienākumu avotu reģionā dzīvojošajiem zvejniekiem. Somijā ir izstrādāts pilotu projekts, tas ir ieviests arī ar Eiropas Savienības atbalstu, ERF atbalstu, un šis projekts ir uzsākts gan 2005. gadā, bet ferma ir izveidota 2010. gadā. Un šogad ir gaidāma pirmā raža viņiem. Metrā viņi ir ieguldījuši apmēram 54 eiro, lai varētu to fermu attīstīt. Un tagad pirmajā gadā viņi plāno novākt aptuveni 40-50 tonnas. Gliemi savā augšanas procesā apēd fosforu un nitrātus, tādējādi mazinot vides piesārņojumu jūrā. Savukārt to pielietojums visplašākais – pārtikas, zivju un putnu barības, arī biodegvielas ražošanā. Ir tā, ka viņi rēdami iesaka gan būt nepārāk izsalkušam, jo viņi izmēros tomēr nav tik lieli, kā mēs esam pieraduši viņus redzēt Spānijā vai Francijā uz galda. Par to, kad Latvijā varētu tikt izveidotas gliemju fermas, vēl pāragri spriest. Līdz nākamā gada nogalē Eiropas finansēta projekta ietvaros tiks veikti dažādi pētījumi. Projekta noslēgumā mums ir viens no mērķiem gan izstrādāt metodes, gan novērtēt izstrādāt sociālo-ekonomisko novērtējumu, gan arī sagatavot biznesa plānu, tādu kā paraugu plānu, lai varētu vieglāk šis potenciālais investors uzsākt šo darbību. Saldrēna, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.